Sveiki, mīļie! Es esmu klāt ar savu nākamo video, un šodien tā galvenā tēma jau būs atkal par mīlestību, jo mums ir šie divi galvenie spēki, bailes un mīlestība, kas mūs ved uz priekšu, un ļoti daudz pēdējās sesijās, pēdējā laikā, es tiešām esmu ļoti saskārusies tieši ar šo jautājumu, ka cilvēki kaut kā sapinās šajās attiecībās. Jo lieta ir kāda, mēs nesaprotam to, ka ir milzīga atšķirība starp nosacījumu mīlestību un beznosacījumu mīlestību. Dažādās programmas, dažādie uzstādījumi, mūsu pašu ego, un mums ir sabūvētas ilūzijas par to, kādām būtu jābūt šīm te ideālajām attiecībām. Un, diemžēl, arī no paudzes paudzēs mums ir nodota informācija, nepārāk pareiza, nepārāk korekta. Jo mums ir mācīts tā nosacījuma mīlestība, mēs to esam pārņēmuši, un mums liekas, ka tieši tā arī ir jābūt. Ja viņš man dāvina ziedus, tātad viņš mani mīl, bet ja viņš man viņus nedāvina, tātad viņš mani nemīl. Tāds diezgan tāds raubšs piemērs. Bet patiesībā tas viss ir daudz smalkāk, un ja mēs paskatāmies uz to no enerģētiskā viedokļa, tad šī te ego cīņa ar dvēseli, tie prātu uzstādījumu cīņa ar to mierīgo gaišo enerģiju, kas ir katrā cilvēkā. Tātad tas prāts un domas un idejas, kas, protams, ir nepieciešams, jo mēs esam šeit uz zemes, mums ir jādzīvo, mums praktiski jādzīvo savu dzīvi, bet attiecībās, ja mēs gribam to patiešām dziļās attiecības ar otru cilvēku, mums viņš ir jāizjūt līdz galam, bet to mēs varam izdarīt tikai tajā gadījumā, ja mēs sajūtam paši sevi. Un pašam sevis sajušana ir ārkārtīgi sarežģīta lieta, jo mums tam pirmkārt nav laika. Mums ir mazliet bailes satikties ar savu dvēseli, jo viņa mums norādīs uz daudzām citām nepilnībām un trūkumiem. Un ir vieglāk, protams, turpināt tieši tāpat, kā mēs esam to iesākuši. Un iet šo te nosacījumu mīlestības ceļu. Bet ir ārkārtīgi svarīgi būt kontaktā ar savu dvēseli un būt sava tā plīša vidū un saprast, pārdomāt, ko es daru, ko es patiešām vēlos, vai es esmu savu patiesā ceļa, kāda veida attiecības man ir ar šo cilvēku, vai tās ir karmiskās attiecības, kurām agri vai vēlu ir jābeidzās, tad, kad tu esi apguvis savu mācību stundu, jeb arī mēs esam dvēseļu radinieki, mēs esam dvēseļu draugi. Un tad, ja divi cilvēki viens otru tiešām tā līdz galam, tā dziļi saprot un pieņem ar visām nepilnībām, un to var izdarīt tikai tad, kad tu patiešām pieņem un mīli pats sevi, bez pieprasīšanas, no tā otra cilvēka, bez manipulēšanas, tad mēs varam runāt par patieso mīlestību. Bet kamēr mums dominēs prāts, kamēr mums būs dažādi uzstādījumi, dažādas ilūzijas, kā tam visam ir jāizskatās, un ja tas neizskatīsies tā, tad viņš mani nemīl. Viņš mīl, tikai mums jātiek katram pašam galā ar savām bailēm. Ir arī man pacēlies sesijās tāds jautājums, kāda ir atšķirības starp pieķeršanos un mīlestību. Tā ir milzīga atšķirība, protams, jo pieķeršanās tās ir bailes, ka es nespēšu savu dzīvi dzīvot bez tā otra cilvēka. Un redzat, cik ārkārtīgi diametrāli pretēji tomēr tas sanāk, kā mums tā dualitāte strādā, jo tikai tad tu vari būt patiesās mīlestības attiecībās, ja tu vari šo cilvēku arī palaist vaļā. Bet, ja tev ir baiļu enerģija šajās attiecībās, ja jūs kopā saista kaut kādas ekonomiskās saistības, vai vienkārši bailes būt pašai, bailes dzīvot savu dzīvi pašai,
bailes no vientulības ļoti bieži, jā, tad, jā, nebūs īsti labi. Agri vai vēlu tas nāks vaļā. Tā kā es ļoti no visas sirds novēlu, lai atrastos laiciņš, paskatīties, cik man ir baiļu, cik man ir mīlestības, un samazināt šo te baiļu enerģiju, un trenēties katru dienu, ar katru cilvēku, ko mēs satiekam, trenēties. Jā, būt savā integritātes aplītī, jā, bet tajā pašā laikā arī mēģināt sajust viņu. Jo tieši tas ir tas, kas mūs glābs. Mēs sajutīsim, ja mēs ņemsim nost naidu, ja mēs iznīcināsim savas kaut kādas iedomas, ka tikai vienīgi tas variants ir pareizais. Tad mēs tiksim tālāk. Kamēr mēs būsim baiļu gūstā un piepildīti ar bailēm un naidu, nekas labs nebūs. Kā novēlu visiem parunāties šodien mazliet ar savu visskaistāko daļu, kas jums ir, ar savu dvēseli. Jauku nedēļu!